Abi vecāki savu puisēnu ļoti mīlēja. Mazais puisēns spēlējās ar tauriņiem, vizinājās uz vaboļu mugurām, rīkoja sacensības ar gliemežiem. Tā nebēdnīgi pagāja vasaras dienas. Ziemā gan bija tāds garāks laiks, bet arī tad zēns ātri atrada, ar ko nodarboties. Klauvēja pie lāču un ežu alām, cenšoties tos pamodināt no ziemas miega. Tāds nebēdnīgs viņš bija. Dadzīt, kur tu esi? Bieži sauca mamma, bet Dadzis neatbildēja, kaut gan bija turpat paslēpies tuvējā melliņu krūmā. Puisēns vecāku dusmu nepazina, jo viņam visu atļāva darīt. Dadzis jau bija paaudzies tik liels, ka varētu palīdzēt vecāku piemājas saimniecībā, bet tādas vēlmes nebija. Bieži viņš noskatījās, kā vecāki rieksta čaumalas ratos veda mājā lielās smilgas, lai ziemā būtu ko dievgosniņas pabarot. Kad nolija lietus, tad mamma lūdza Dadzim, lai viņš savāc rasas lāses ziedu kausos. Negribējās arī šo darbu zēnam darīt. Jau pagāja vairākas vasaras un ziemas, un Dadzis bija kļuvis par puisi precību gados. Nebija nevienas balles, kurā puisis nepiedalītos. Jestrie deju soļi, kārie medus kausi, tas gan nenogurdināja Dadzi. Arī par meiteņu piekrišanu Dadzis nevarēja sūdzēties. Pēc kārtējās jautrās un negulētās nakts Dadzis miega trūkumu mēģināja atgūt līdz pusdienlaikam. Pa to laiku vecāki nenoguruši ar cirvīšiem un zāģi mežā mēģināja nogāzt pirmās gailenes, jo tās ziemā varēs notiesāt gardu muti. Puisis piecēlās, pēc medus saldā dzēriena slāpes bija neizsakāmas, bet ziedu kausi bija tukši. Kaut viena lāsīte būtu tajos. Puisis tos pagrozīja, nekā, sausi. Izpūrušiem matiem viņš izgāja pagalmā. Vecāku nekur nebija. Neapmierināts, ka šis darbs būs jādara pašam, Dadzis devās uz tālāko meža pļavu. Tur rasa bija vienmēr, jo pļavu reti, kad apspīdēja saule. Padzēries, viņš apgulās turpat. Spēka nebija, jo šodien diezgan strādāts. No tuvējā meža skanēja liega mūzika. Dadzis paskatījās turp. Savādi, neviena nebija. Iekārtojies uz otriem sāniem, Dadzis laidās pēcpusdienas snaudā. Viņa vaigam kaut kas pieskārās. Atvēra acis, puiša priekšā stāvēja skaista būtne, šmaugu vidukli, lielām acīm un neizsakāmi grezniem spārniem. Kas tu esi? Iztraucēts no sava svarīgā darba jautāja Dadzis. Kā tu domā? Šķelmīgi atbildēja jaukā būtne. Ballēs viņa nav redzēta, visas meičas es zinu, pie sevis prātoja Dadzis. Kā mācēdama lasīt domas, būtne ar skaistajiem spārniem teica: Tu mani nepazīsti, esmu spāre. O, iesaucās Dadzis, nu sveika! Viņa balsī iezagās pārākums. Dadzis piecēlās sēdus. Izpurušie mati liecināja, ka viņa diena vēl ir tikai rīta pusē, kaut gan padebesis rādīja, ka tuvojās uz saulrietu. Dadzis sveicienam pastiepa puisis roku. Spāre savicināja spārnus, iespurdzās un prom bija. Dadzis izberzēja acis un nesaprata, nomodā viņš vai sapņo. Drošs paliek, nedrošs dosies mājup. Uz galda jau bija sarūpētas vakariņas.
Dadzis ieturēja maltīti un paziņoja, ka vakarā jāaiziet apciemot baltais āboliņš, pļavas zvaniņš un pelašķis, kuram esot jauns, agrāk nebaudīts medus dzēriens. Dadzis atgriezās pret rītu, manāmi apreibis no pelašķa medus brūvējuma. Sapnī viņš redzēja spāri, kura maigi pieskārās viņa plecam. Otrā rītā Dadža galvenais dienas uzdevums, ko, protams, uzstādīja viņš pats, bija aiziet uz to pļavu, kur satika spāri. Jā, liegā mūzika skanēja, it kā aicinot. Parādījās arī spāre. Dadža acis iemirdzējās. Patika viņam šī nepieejamā būtne. Spāre tik koķeti palidinājās un nozuda mežā. Drūmā diena tuvojās neizbēgami. Ikdienas gaitā smagie darbi Dadža vecākiem atstāja sekas. Abi nolēma, ka dosies savus darbus veikt citā saulē. Dadzis palika viens. Tagad viņš klīda no viena drauga pie otra, jo mājas tukšumu un vientulību nespēja izturēt, bet draugiem savas rūpes un ģimenes. Tad puisis atcerējās par spāri. Varbūt, ka viņa spēs aizpildīt tukšuma sajūtu sirdī. Dadzis lēniem soļiem aizgāja uz to vietu, kur zināja, ka spārei vajag būt. Apsēdās un gaidīja. Atlidoja spāre, bet tāda savāda bija. Dadzis vēroja, grasījās ko teikt, bet spāre pasteidzās pirmā. Ko gribi? Dadzis satrūkās no tik strupas sarunas uzsākšanas. Atnācu pie tevis, redzu un... Tu tā savādi runā. Dadzis bija ļoti pārsteigts. Runāju, jā, tieši tāpat, kā tu esi runājis visu šo laiku ar pārējiem. Esmu tevi vērojusi ilgi. Lidoju tev līdz vai katru dienu, bet tu jau nepamanīji. Bija aizņemts vai nu guļot līdz dienas vidum, vai nu lustīgās naktis draugu lokā. Tu biji aklus, jo neredzēji, kas apkārt notiek, ne ar vecākiem, ne līdzcilvēkiem, un galvenais ar sevi pašu. Tevi apņem asi dzelkšņi, ar kuriem tu dur tik sāpīgi. Dadzis nokāris galvu, klausījās. Tikai vienmēr neķemmētie mati stāvēja gaisā, kā protestējot pret spāres teikto. Spāra aizlidoja, un Dadzis tur palika, sēžot pļavā un nožēlojot visu izdarīto. Šo pasaku sacerēja un ierunāja Dace Veikša.